kā tapa gaismeklis šai jaukajai jaunkundzei, tā ir Elizabete. Viņai ir 12 gadi, un Elizabetei plānojās muguras operācija, pēc kuras kādu laiciņu būs jāpavada guļus. Tad radās ideja, kā vajadzētu uzražot kādu gaismekli, kas viņu iedvesmotu un kurā viņai patiktos skatīties. Un tad es vēroju viņu, kas viņai vairāk patīk, jo dēļ slimības viņa nemāka pilnīgi pateikt visu vārdos. Un viņa katru reizi apstājās pie katra mākslīgā auga vai dabīgā auga veikalā vai poliklinikā vai rehabilitācijas centrā. Viņa viņus smaržo, aiztiek. Viņai ļoti patīk, un tad es atradu šo bildi Pinterestā. Un es domāju, jāuztaisa kaut kas tāds, kas arī nokarants. Un tad es depo sameklēju, kas saucās dekoratīvais žoga panelis. Un tad es meklēju nedārgus ziedus. Sinsejā patiesībā bija labs piedāvājums. Šie bija ļoti labi. Tagad reku vairs jau nav pieejams, bet es paspēju nopirkt ar atlaidi pa 2 eiro šādu uzrakstu. Man likās ļoti mīļi un nav pietiekami spilgts, lai žilbinātu cilvēku, ja viņš ir noguris vai nelomā vai nav baigi spilgts. Arī šis bija Sinsejā atradums. Viņus tausti ir tādi kā bieza dzija, ļoti patīkami, līdz ar to nav tā plasmasīgā sajūta. Un tad medījot, es arī atradu, ka Ikejā ir ļoti labs piedāvājums par 40 centi. Koši fuksijas krāsā un maigi rozā ziediņi. Šis vīgais pa 1 eiro baigi labi noslēp, ja jānoslēp vadiņi. Tas bija baigais atradums. Un, lai to visu sastiprinātu, es izmantoju stieplus, kurus var nopirkt gan depo, gan senukai, visur, kur ir floristikas preces. Bet es izmantoju tieši šo konkrēto, kuru es biju iegādājusies floristikas veikalā. Un savukārt šo lapu es sagriezu mazos gabaliņos un izmantoju zem tās love uzraksta, jo man likās, ka gribas, lai ir ne tikai reste, bet apakšā ir tāds zaļumiņš un viņai tāda interesanta struktūra. Tad ķēros pie darba, sameklēju pagarinātāju, kurš būs 3 gaismekļiem, un tur ir 2 USB līgstas, viens uzrakstam un viens mazajām spuldzītēm lampiņām, Ziemassvētku lampiņām. Un tad es pieķēros klāt. Man bija diezgan sanāca čupiņu maiss ar tiem mākslīgiem augiem. Daļu augu es izlēmu stiprināt ar visu zariņu. Es viņu vienkārši vīgā veidā izvēru cauri režģim. Šādā veidā stiprinot, viņš zem režģa nedaudz ir nokarants, veido tādu līkumiņu un dabisku izskatu. Un daļu es izjaucu pavisam nokniebu nost un stiprināju stieplu patiešo pie režģa. Arī to uzrakstu nebija grūti piestiprināt, izmantoju sudraba krāsas stieplīti un stiprināju tajā vietā, kur nav redzams, kur ir savienojums burtiņiem. Līdz ar to skatoties no apakšas vispār nevar redzēt, kurā vietā viņš ir stiprināts. Lai izvietotu arī gaismekļus, lai tas nav tikai skaisti, bet arī funkcionāli. Depo nopirku sagatavas ķēdes piekāršanai, un šeit ir gaismekļu sastāvdaļas. Spuldzītēm ilgi nevarēju izvēlēties, beigās sapratu, ka es gribu Ikejas viedās spuldzītes. Viņām varēja regulēt spilgtumu un krāsas temperatūru. Un šī pults savukārt ļauj saprogrammēt līdz 3 dažādām grupām. Es domāju, ka jā, es gribu, lai ir pults. Es varēšu regulēt savu lampas meitiņai virs galvas atkarībā no vajadzības. Un man liekas, tas tīri parocīgi. Sevišķi, ja, piemēram, es atguļos blakus meitiņai un mēs runājamies un es jūtu, ka viņa grib iemigt, tad es varētu nepieceļoties viņas noregulēt mazāk intensīvi. Man liekas, ka rezultātā ir tāds pasakains skats no apakšas, jo man bija visu laiku svarīgi, kā tas izskatīsies tieši apakšā. Visa šī procesa laikā es ļoti daudz reizes gulos zem šī veidojuma
un skatījos, kā tas ir no apakšas, un tad kaut ko pārspraudu kaut kur, kamēr man patika. Šādi tas izstāsts beigās. Pagaidām man meitiņa guļ uz zemes, jo viņai ir daudz laikmīts mēdz būt, lai viņa nevarētu izkrist no gultas, tad viņa guļ faktiski uz zemes. Bet mēs esam gaidās uz medicīnisko gultu, kur viņa pēc operācijas gulēs, un tā būs augstā gulta, tad es izveidoju plauktiņus, lai ir gaisma, kas nespīd virsū, ja vajag apkopt vakarā vai tumšajā laikā. Un tad šāds gaismeklis, kurā vērties, kamēr guli. Pēc cik viņai arī patīk runāt par zvaigznēm un zaļumiņiem un putniem, tad man likās ļoti forši. Šeit es parādu kādu pulti, regulēt to spilgtumu, kad ir izslēgts plauktu apgaismojums. Plauktiem es arī izmantoju IKEAs skapja gaismas, un viņas arī ir iespējams regulēt ar pulti, izslēgt un ieslēgt. Man likās svarīgi, kad bērniņam ir iespēja, ka gaismas nespīdina stipri. Es esmu ļoti priecīga par rezultātu. Manuprāt, no apakšas ir sajūta, ka tu esi pasakainā vietā, tāda nereāla, zvaigžņota un ziedu pilna, un visa krāsu gama fonā pārsvarā ir pelēcīgi zaļa. Manuprāt, vienlaicīgi nomierinoši, un tie ziedi ir iepriecinoši. To pulti ir, kā var pataisīt daudz gaišāku, ja vajadzīga gaisma, un savukārt, ja nevajag, tad viņu var izslēgt. Kad emociju ir tik daudz, ka varētu tās tirgot, pārdot. Man ļoti patīk, ka gaismas var regulēt. Ja jūs kādreiz apsverat šādu lampas izveidi, noteikti parūpēties. 3 eiro dārgāk nekā lētākā IKEAs spuldzīte, un viņai jau ir tik daudz funkcijas, ka jūs varat uzlabot savu mitekli un to zonu, kur jūs gribat izcelt. Un es paskatījos, kad internetā var atrasties gan daudz tās neona tipa uzrakstus, kas nav ļoti dārgi, un viņi arī ir drošāki un mazāki, un mazāk patērē elektrību, un ļoti smuki izskatās, ja jums ir vajadzīgs tāds gaismeklis. Piekārt viņu arī nebija grūti. Es izmantoju reģipša dībeļus, saucamos lietu sardziņus, es vismaz viņas tā saucu. Viņa atverās un ļoti labi notur to svaru, man turās uz 4 lietu sardziņiem. Šādi izskatījās pirms tam, un tā izskatās tagad. Man liekas, ka sanāca baigi labi. Nu jā, palika pielikt vārdiņas plauktiņiem, un tad projekts būs galā. Paldies par skatīšanos un veiksmīgi jūsu projektos, lai sanāk!